Gunārs Āboliņš klātesošajiem paskaidro, kas ir tajās kastītēs. Es nezinu. Jo parādījās pēdējā brīdī, un es neesmu paskatījies, bet varbūt Ingrīda Rona varētu paskaidrot, kas tur īsti iekšā ir, kas ir aploksnēs, es varu iedomāties, bet kas tas kastītēs? Jā, paldies. Kā jūs redzat, tām kastītēm ir dažādas krāsas, un tie, kas saņem jau pirmie, viņiem ir tādas stumši brūni zeltainas. Un pa lielam tas ir tā kā lielajā dzīvē, kā ar mūsu laulībām. Kad ir zelta kāzas, ir sudraba kāzas. Nu, tad 10 gadiem ir nozīmīgi, kas ir no bronzas. Tiem kolēģiem, kas šādi jau saņēma, tad vēl pēc 10 gadiem ir iespēja saņemt sudraba nozīmīgi. Tas tiešām ir tīrs sudrabs, tā kā varat veidot mazos uzkrājumus. Tiem, kuriem ir 30 gadi, jums ir vēl vairāk paveicies, jo šī nozīmīte ir sudraba pamatiņš un zelta TT burtiņa, tā kā uzkrājums ir nopietnāks. Savukārt tie, kam ir 40, kā mūsu burvīgajai Jārijai, tad viņiem būs zelta pamatiņš un sudraba TT burtiņa. Vēl labāks uzkrājumiņš. Un šoreiz mums nav neviena, kam ir paveicies saņemt nozīmīti no tīra zelta. Pavasarī mums viens tāds kolēģis bija. Tātad uz 50 gadiem ir tīra zelta nozīmīte. Jums visiem ir iespējas. Я первый раз слышу. Tad turpināsim ieskat vēl mazliet dziļāk vēsturē. Vēl 10 gadus agrāk, 1992. gadā, Latvijā tiek dibināti vairāk uzņēmumi, tāpat arī Latvijas pasts, SIA Latvijas mobilais telefons. Latvijas mobilais telefons Latvijā atklāja pirmo mobilo sakaru centrālu un pēc 2 gadiem, 1994. gadā, starp Latvijas valsti un Tilts Communication tiek noslēgts jumta līgums un tiek dibināts SIA Telekom. Rīgā, es esmu to piemirsis, bet es esmu tam gājis cauri. Rīgā visi taksofoni sāk darboties tikai ar žetoniem. Žetons vietiem sarunām maksā 1 rubli. Un tālsarunām 7 rubļi. Par 1 žetonu var runāt 3 minūtes. Darbu uzsāk pastāvīgs interneta pieslēgums Rīga, Tallina 2400. Bit sekundē. Nu, kad es gāju skolā, es nebija ne sekundes, man nesaistījās kopā, bet 2400 bitis sekundē. Tāds ātrums. Tur var pateikt jā vai nē. Bet tas tiek uzskatīts par interneta ēras sākumu Latvijā. Vispār šis gads ir Telekom ēras sākums. Pārējie darbinieki strādājuši jau pirms mūsu ēras. Ar Zviedrijas sakaru speciālistu atbalstu tiek samontēta starptautiskā automātiskā ciparu signālu telefonu centrāla. Es zinu, ka viens tās telefons bija viesnīcā Rīga 3. stāvā, kur par šokolādes kastiem meitiem varēja sarunāt, iezvanīt pat taisno caur 8, toreiz bija jāzvana uz ārzemēm. Un nebija 3 jāgaida rindā. Un pats Zviedrijas karalis, viņa gaišība Kādas 16. Gustavs ar viņa gaišību karalieni Silviju, to ir pagodinājuši šo faktu ar savu klātbūtni. Un šajā laikā Telekom komandai pievienojas jauni darbinieki, par ko nezinu Kādas 16. Gustavs, bet par ko zinām mēs. Un mēs šodien vēlamies bez viņa ziņas, bez Kāda Gustavs ziņas, sveikt šajā jubilejā, kad ir tiešām 20 gadi šajā uzņēmumā nostrādāti. Un pirmais ir projektu vadītājs Guntis Dūmiņš. Neaizlūksiet, lai mēs varam jūs nofotografēt. Mums ir ļoti atbildīgs un zinošs. Viņš labprāt arī uzklaus man lūgumu. Viņš ir lielisks atbalsts arī jaunajiem darbiniekiem, kas paši vēl nespēja realizēt sarežģītus projektus. Paldies! Tagad uncēties, lūdzu. Es aicināšu nodaļas vadītāju Vitāliju Kohanovicu. Vitālijs ir sistemātisks, precīzs un pastāvīgs savu lēmumu pieņemšanā. Viņš nenoliedzami ir komandas spēlētājs, bet ar savu viedokli.
uz kuru vienmēr var paļauties. Visvairāk ir palēmējies man, jo es būšu uz visām vietām. Vadošais kabeļtehniķis Ilgonis Veldhaims. Var tikai apbrīnot Ilgoņa māku apieties pat ar visnervozākajiem klientiem. Pēc īsas sarunas ar Ilgoni viens klients pats būs gatavs palīdzēt problēmu novēršanā. Darbā Ilgonis vienmēr ir labā noskaņojumā. Es pēc, kad oficiālā daļa būs beigusies, es pajautāšu Ilgoņu, ko viņš tiem nervozējiem klientiem saka. Asistente Zaiga Punka. Zaiga ir uzmanīga patriota, visas ir veseli un spēja ieviest kārtību vienmēr un visā. Zaiga daudziem ir iemācījusi cieņu pret katru darāmo darbu, pat pret viss sīkāko. Vadošais klientu līniju montieris Jurijs Lapovs. Valērijas ir tikai labs telekomunikācijas speciālists, bet arī profesionāls elektriķis. Viņš grib un arī spēja apgūt visu jauno savā nozarē un arī pats mainās līdz jaunajā. Tā, tagad man sajūta. Bet viņi abi ir liels darbinieki. Elektriķis pietušana. Valērijas Bukovskis. Klientu līnija tehnikas. Lielisks. Tas, ko jūs tikko dzirdējāt par Juriju Lapu, viss tiešāk attiecas arī uz Valēriju Bukovski. Izpētes un attīstības vadītājs Aigars Matisons. Ir daži tādi jēdzieni un vārdi, kurus Aigars darbā un ikdienā nelieto. Un tie ir nē, nevar, tas nav iespējams, un tas uz mani neattiecas. Projektu kontroliere Henriete Sudraba. Izpalīdzība, atvērta pieredzes apmaiņai, viņas vērtīgie padomu kolēģiem vienmēr ir noderīgi apgūstot visas smalkās nianses, kuras nepieciešamas veicot projektu kontrolieru pienākumus. Grupas vadītājs Andrejs Komjāgo. Ar Andreju rokām ir montētas pirmās bezvadu abonentu iekārtas, kā arī veikta tīkla plānošana. Andrejs vienmēr darās savās zināšanās ar jaunajiem un apmāca gan padotos, gan kolēģus. Vadošais klientu līniju tehniķis Ilmārs Kārkliņš. Ilmāram ir svarīga profesionālā attīstība. Viņš vienmēr seko līdzi industrijas jaunumiem un pilnveido savas zināšanas un tajās arī labprāt dalās. Klientu līniju tehniķis Ivars Sproģis. Atsaucīgs, izpalīdzīgs un aktīvs, kā viņu raksturo viņa tuvākie kolēģi, arī Ivaram piemīt vēlme sevi nemitīgi attīstīt. Klientu līniju tehniķis Andrejs Junda. Savu padarīto darbu Andrejs parasti neizceļ, jo uzskata, ka labi padarīts darbs tā ir pašsaprotama lieta. Andrejam piemīt labas darba iemaņas un teicama izpletne par izvirzīto uzdevumu izpildi. Un vadošais klientu līniju tehniķis Jautris Plazdiņš. Jautris Plazdiņš ir nopietns, mierīgs un nosvērts cilvēks ar augstu kompetenci savā jomā. Labi pārzina savu reģionu tīkla specifiku un pazīst arī klientus. IT pieejas tiesību administrātore Sanita Celmeņa. Sanita nekad nesoli neiespēja
neaizraujas ar nepamatotu optimismu. Kolēģi no Sanītas labprāt mācās iedziļināšanos visos sīkumos un detaļās. Datu tīklu eksperts Sergejs Ignatjevs. Sergejs ir perfekcionists. Visi viņa darbi tiek padarīti kārtīgi un līdz galam. Un kolēģi visaugstāk vērtē viņa atbildības sajūtu. Vadošā projekta kontroliere Inna Kafanova. Innas lielākais ieguldījums kompānijas darbībā ir sakārtots tīkla attīstības investīciju vadības process, pamatlīdzekļu uzskaites process. Inna ir zinoša, precīza un ar vēlmi vēl ar vienu alažu kaut ko jaunu iemācīties. Vadošā telekomunikācija inženiera Valentīna Dubkeviča. Sarežģītās situācijās, lai klients tomēr būtu apmierināts, tiek ņemti talkā visi piegādes ķēdes spēki un ar Valentīnas palīdzību darbs tiek paveikts vienotā komandā un klients ir apmierināts. Vadošā telekomunikācija inženiere Inna Našuķinska. Inga ir strādājusi gan pie analogo centrāļu ciparizēšanas zemgalē, gan pie telefonu līniju automātiskās mērīšanas sistēmas ieviešanas. Ja ir kādas problēmas darbā vai ārpus tā, varat arī droši griezties pie Innas. Jauno tehnoloģiju eksperts Vjačeslavs Dikins. Caur Vjačeslava rokām izgājuši praktiski visi elektrobarošanas tīkla attīstības projekti, sākot no idejas